Mani sauc Andrejs Kozlovs, un tad sociālā vidē mani var atrast un redzēt kā MRA kripto, un es sevi parasti dēvēju par tādu kripto, NFT un pasīvo ienākumu entuziastu. Un es ar kriptovalūtu sāku aizrauties no 21. gada. Un tas mērķis, kāpēc es ienācu kriptovalūtā, tad bija tāds, ka negribējās vairāk strādāt, gribējās reāli aiziet ātrāk pensijā. Un tas bija mans mērķis, kāpēc es iekāpu kriptovalūtām un sāku ar to no 21. gada. Sākumā mazliet, bet šobrīd jau diezgan dziļi esmu iekšā tajā un esmu arī viens no kripto numur 1 partneriem. Mums ir nodibināta sava grupa, mums ir savas tiešraides, mēs palīdzam cilvēkiem, parādam, kā darboties, veidojam apmācības un veidojam saturu tieši par un par kriptovalūtu. Jā. Un šodienas tēma tad būs blockchain tehnoloģija klasiskajā biznesa vidē. Un kas tad varbūt īstumā jūs šo blockchaini dzirdēsiet daudz šo vārdu, un lai būtu skaidrība, kas tas ir, tad tas ir blockchaini ir decentralizēta digitāla datu glabāšana un tad pārvaldīšana, kas ļauj droši un arī, es pat teiktu tā, ļoti pārredzami visu reģistrēt, visu informāciju, jo no tā informācija, kas ir blockchainē, viņa pirmkārt ir neizdzēšama, nepārakstāma un viņa vienmēr saglabājās. Ja? Un viņu neviens izmainīt nevar. Un tad šodien es jums pastāstīšu 4 veidus, kā tad uzņēmumi izmanto šo blockchain tehnoloģiju savā biznesā un kā viņa var palīdzēt jūsu biznesā arī pievilināt šos klientus, pievilināt varbūt sadarbības partnerus, protams, arī gūt lielākus ienākumus. Un šie 4 veidi viens būs NFT veids, ko tad es jums arī parādīšu. Tad nākošais veids būs spēles, jeb tapspēles, mēs viņus tautā zinām. Izklausās šobrīd varbūt mazliet tā, tapspēles, kas tāds ir vispār, un kāpēc vispār, lai kāds kaut ko darītu, bet ir apakšā tur ļoti interesantas lietas, kāpēc uzņēmumi to dara, un būs arī ļoti labs piemērs. Tad nākošā lieta mums vēl būs arī real world asset, tāds termins, ko pēc tam arī prezentācijas gaitā izskaidrošu, kas tāds ir, arī interesanta lieta, kas šobrīd notiek un kas ļoti paliek populāra. Un pēdējā lieta būs stablecoin maksājumi, kas arī paliek aizvien populārāki, un arī tad sīkāk pie katras tēmas pieķersimies un arī pastāstīšu, kas tāds ir, un kas ir gan NFT, gan stablecoin, gan RVI un tā tālāk. Un pirmā tēma tad mums būs NFT. Un kas tad ir NFT? NFT ir non-fungible token, tātad neaizvietojams tokens, kas ir tā kā uz blockchaines virsū. Un viņš, katrs no šiem tokeniem ir unikāls, ja mēs tautā viņu zinām, tās bildītes iespējams, kāds varbūt ir pamanījis vai kāds kaut kur dzirdējis, kad kāds saka, reko, es tur nopirku bildīti. Un tas ir non-fungible token, viņš ir uz blockchains, viņš ir unikāls mākslas darbs, un viņš pieder tikai vienai personai. Ja? Un, jā, protams, bieži vien kāds saka, es jau varu uztaisīt screenshotu, ja, un man jau arī būs viņš. Bet blockchainē ir ierakstīts, ka īpašnieks ir tikai viens maks, un tas esat jūs, un neviens cits nav īpašnieks šim unikālajai mākslai. Un uzņēmums Latvijā, vai jūs varbūt esat zināt, kurš uzņēmums Latvijā izmanto NFT? Ir kāds dzirdējis varbūt? Nav. Un mums ir Air Baltic Planīs. Air Baltics, es domāju, Air Baltic visi zina, un Air Baltic Planīs izmanto šo blockchain tehnoloģiju, lai veidotu, lai pārvaldītu savus NFT, un īstenībā Air Baltics ir viens no pirmajiem arī pasaulē un arī attiecīgi avio kompānijām, kas ir kaut ko tādu izdarījis, un kas, protams, viņiem liek izcelties uz citu fonu, ja mēs skatāmies. Jo bieži, ir tīpaši varbūt Latvijas mērogā, ja mēs redzam, ka kāds uzņēmums kaut kādā veidā ir integrējis blockchain tehnoloģiju savā kaut kādā uzņēmēja darbībā, bet Air Baltics ir viens no tiem. Un kas tad varbūt īsumā par NFT, ko tad viņi dara un kā tad viņi izmanto šo, lai kaut kādā veidā piesaistītu gan klientus, gan veicinātu varbūt aktivitātu mārketinga un lai par viņiem runātu.
tad visu pēc kārtas NFT kolekcija saistīta ar viņu lojalitātes programmu. Tad klienti iet iepirkties, klienti izmanto viņus pakalpojumus un viņi krāja punktus. Tādā veidā tad viņi uztaisījuši lojalitātes programmu. Līdzīgi mēs zinām, piemēram, lielveikalos, ja, katram lielveikalam ir sava karta. Ja, arī lojalitātes programma, tu iepērcies tādā veidā. Karte varbūt jau ir novecojis variants, kuram gribās nestāt makā līdzi tur 10 kartes, 2 aptiekas, 2-3 veikali, tad man tur vēl ir kaut kādā pizzerija, tad man tur vēl kādā lielveikalā un tad vēl bērnu veikalā un tā tālāk. Ja? Tas ir maks kļūst aizvien biezāks un biezāks, bet NFT tad viņš ir attiecīgi digitāls un tev nav jāpiesārņo savu kabatu ar entējām lietām, entējām kartiņām. Tālāk klienti var iegūt šos NFT, tad piedaloties arī Baltika lojalitātes programmā un uzkrājot šos punktus. Tādā veidā viņi tiek pie šiem NFT. Un punktus var iegūt, veicot šos lidojumus, izmantojot arī Baltika pakalpojumus. Un šādā veidā, protams, ko dara uzņēmums? Uzņēmums gūs no tā peļņu, jo viņi veicina, klienti ir ieinteresēti varbūt tikt pie šī NFT, jo daudziem tas ir kaut kas jauns. Varat likt droši austiņas, ja gribēs dzirdēt skaidrāk. Un tad viņi veicina to, kad klienti vairāk iesaistās, vairāk veic lidojumus, par to viņi saņem punktus un tādā veidā palielina to auditoriju. Tāpēc, protams, tie var sniegt piekļuvi ekskluzīviem piedāvājumiem. Ja? Tad tas nav tikai tā, ka es turu digitālo mākslu sev kaut kur digitālajā vidē, bet tas arī dod kaut kāds ekskluzīvs šos piedāvājumus pašiem klientiem, kam ir šie NFT. Ja? Līdzīgi atkal salīdzināšu, piemēram, ar veikalu šīm te kartēm, ja? Vai arī degvielas uzpildes kartēm. Ja? Arī, tad, ja tev ir šī te karte, tu vari izmantot kaut kādu varbūt ekskluzīvāku piedāvājumu, un tāpat tās arī ar Baltics spēja šādā veidā dot klientam ekskluzīvāku piedāvājumu. Un, protams, kāpēc arī Baltics to izmanto, tad jaunu klientu piesaista. Ja? NFT ir populārs īpaši tāda jaunākai auditorijai, kas interesējās vispār par kriptovalūtu, kas interesējās par digitālo mākslu, un ticiet vai nē, ja varbūt daļa neesat saskarušies ar NFT, šie NFT nav tikai domāta bildīte un nevērtīga bildīte. Daži NFT pat tiek pārdoti par miljoniem dolāriem. Ja? Un tas nav tikai tāds, ka tur bezvērtīgs vai kas. Jā, protams, Air Baltica NFT nebūs šobrīd miljonu dolāru vērtībā, bet nākotnē uzņēmums var šo audzēt, uzņēmums var šo attīstīt un varbūt vēl iedot papildus šo te kaut kādu vērtību šai NFT plenīs un tādā veidā piesaistot jaunu auditoriju, piesaistot arī sadarbības partnerus, jo, ja tu esi pirmais, kas ir ieviesis kaut ko tādu, protams, citi uzņēmumi nāks pie tevīm, jautās, prasīs kādu konsultāciju, tādā veidā tu kļūsti populārs. Tas īsumā par NFT. NFT par to, kā uzņēmums, viens piemērs, šī gadījumā Air Baltics, izmanto savā biznesā un kā viņi veicina šo te klientu aktivitāti, kā viņi veicina kaut kādu mārketingu, jo par to uzreiz runā, un kā viņi var piesaistīt gan arī jauns sadarbības partnerus, kā viņi var piesaistīt arī varbūt tādā veidā investīcijas, kas tieši ir varbūt orientēti biznesi, kas tieši interesējas par kriptovalūtu, par digitālo mākslu. Dodamies tālāk, tas ir viena lieta. Kā jau teicu, mēs izrunāsim par 4 šodien, un nākošā lieta ir, jā, vēl, protams, orientēts klients, to jau pieminēja. Nākošā lieta, mazliet ekrāns, mums tur ir ne tā prezentācija, bet nākošā lieta ir TAP spēles. Un TAP spēles ir, kā jau sākumā teicu, liekas diezgan bērnišķīgi, varbūt kādas spēles, kāda biznesā spēles, kurš tad spēlē spēles, pieauguši biznesa cilvēki, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un ar spēlēm ir tā, ka šīs spēles īstenībā ļoti savāc plašas auditorijas. Ja? Un kā piemērs varbūt ir dzirdēts, varbūt kaut kur ejot garām, ir tāds Hamster Combat, kas savāc miljoniem auditoriju. Un ar šo spēļu palīdzību uzņēmumi var integrēt iekšā visādas sadarbības, visādas uzdevumus, visādas
to, ka tev tur jānopērk kaut kas, tev ir jāapskatās viņu piedāvājums. Un tādā veidā, spēlējot spēli, tu gūsti vairāk punktus un, attiecīgi, uzņēmums gūst lielāku kaut kāds skatījums, uzņēmums gūst lielāku peļņu to, ka klienti iet viņu mājaslapā, iet kaut ko nopērk un tādā veidā. Un viens tāds piemērs ir EvoSim operators, kas strādā vairāk kā 100 pasaules valstīs un piedāvā internetu. Viņi tirgo šo eSIM pakalpojumu. Tas nozīmē to, ka aizbraucot uz kaut kādu ārpus Latvijas, labi, Eiropā varbūt internetu lieto tāpat kā Latvijā, tā arī Eiropā, bet ja mēs skatāmies uz trešām pasaules valstīm aizbraucot, mums reiz jādomā par internetu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs aizbraucam ar mūsu Latvijas operatoru piemēram uz Ameriku, mēs par katru megabaitu samaksāsim vairākus 10, varbūt pat eiro. Par katru megabaitu, nerunājot par gigabaitu. Un EvoSim piedāvā uzņēmums aplikāciju vienkārši lejupielādē, un tu vari izmantot viņu internetu. Un, protams, auditorija spēlējot šādu spēli, braucot kaut kur ceļojumā, viņam pirmais, kas iešaujas prātā, nevis iet uz veikalu nopirkt tās valsts kartiņu, bet viņš taču ir aplikācija visu var ērti izdarīt. Un viņi ir palaiduši savu EvoSim game. Un tā EvoSim game tad arī ir balstīta uz blokķēdi, un šajā spēlē tad attiecīgi ir tā koncepcija play to earn, ja? Tad spēlē, lai iegūtu, un šī spēle nav tikai tā, ka tikai visu uzņēmumam. Ja? Šī spēle arī dod klientam, bet pašam spēlētājam iegūt kaut kādu peļņu. Un šī gadījumā, ko dara šis uzņēmums dalās ar savu kaut kādu daļu peļņu. Mēs viņus kriptovalūtā saucam par airdropu. Airdropu iedod nevis pa brīvu, bet iedod par to jūsu aktivitāti, iedod kaut kādu bonusu. Un šo arī piekop pats EvoSim game. Un par to pašu spēli, tad, kā jau minēju, tad tiek balstīt uz blokķēdu tehnoloģijas, kas ļauj iegādāties, pārdot un apmainīt digitālos aktīvus. Kāpēc viņus arī sauc par tap spēlēm? Tāpēc, ka tur fiziski uz ekrāna jātapoja. Līdzīgi kā mēs liekam Instagramā sirsniņas, spiežam vai arī TikTokā skatāmies un liekam laikus, mēs tajā spēlē arī tieši jātapo lielākai daļai spēles, jo spēles ir dažādas un tās pieejas ir dažādas, bet viņas tautā tiek iesauktas par tap spēlēm, jo lielākā daļā viņas tur jātapo pa ekrānu. Protams, tad EvoSim var gūt peļņu no šiem te spēlētājiem. Un kā jau es teicu, kāpēc viņi gūst šo te peļņu? Tāpēc, ka pirmkārt ir visāds iekšējās transakcijas maksas, jeb šīs te komisijas maksas. Tāpatās, lai spēlē, protams, ja mēs spēlējam spēli, mēs gribam būt pirmie. Un EvoSim game ir izdomājis to, ka tev ir spēles iekšējā tajā vidē, piemēram, ja tu gribi vairāk punktus un būt top pirmais, tev ir jānopērk, piemēram, bāzes stacija, jo tā kā viņu šī te biznesa vide ir tieši saistīta ar internetu pasaulē, tad tev jānopērk tie bāzes torņi saucamie, kas maksā nelielas summas un līdz pat vairākiem $100, un tādā veidā tu vari uzskačāt savu līmeni vēl augstāk, jeb tikt augstākā līmenī. Un, protams, šādā veidā uzņēmums gūst peļņu. Vēl kas ir ļoti labi pie šīm te visām spēlēm, arī mēs iesim uz priekšu, kas palīdz pievienot jaunus klientus. Kā tas ir? Pirmkārt, kā jau es minēju sākumā, ja viņiem, piemēram, ir tur, pieņemsim, 500 000 spēlētāju, nezināšu precīzi skaitziņā, cik viņiem tas ir, tad reķinieties to, ka, protams, pirmā lieta, kad vajadzīgs internets kaut kur, viņi jau izmantos to platformu, kurā viņi ir pieraduši to darīt. Viņi zina EvoSim, viņi neies googlēt iekšā, nemeklēs par to, kur lai es nopērku internetu simkarti, piemēram. Tādā veidā tas, protams, piesaista klientus. Tāpatās spēle veicina uzņēmumu mārketinga aktivitāti. Un arī šeit ir svarīga nianse to, ka spēlē ir daudz arī sadarbības partneru. Tas nozīmē to, ka es, piemēram, kafijas, īpašnieks, ja man ir mazais veikaliņš, es sadarbojoties ar EvoSim game, es ielieku, piemēram, savu sadarbību ar to, ka viņam ir jāizpilda uzdevums. Kā, piemēram, viņam ir jāatver mana mājaslapa, jāapskatās special deals, viņš aizverot manu mājaslapu, apskatoties, aiziet atpakaļ uz spēli, viņam, piemēram, ir kontrols jautājums. Kas ir tas īpašais piedāvājums, kas manā mājaslapā ir pieejams? Viņš atbild uz šo te jautājumu, viņš saņem punktus spēlē. Un tādā veidā var veicināt visādus sadarbības partnerus,
kas nāk iekšā, kas izpilda, kas apskatās, un viņiem ir interese iedot sadarboties, kāpēc, jo tur ir tiešām miljoniem cilvēku auditorija. Ja? Tur viņu tiešām ļoti daudz izmanto. Un kas vēl ir svarīgi pie šī visa, kad arī Matchfuls, kas arī ir šī pasākuma organizators, arī ir doma sēsties pie sarunu galda un integrēt kaut kādas savas lietas šajā Evo Sim Game. Tad viņiem arī ir tā doma, ka ir kaut kāds uzdevums, piemēram, lokācija Latvija ir bāzes stacija, kurā ir varbūt bāzes stacija Matchfuls, piemēram. Un arī cilvēki, ja grib, viņi var nopirkt, un tādā veidā arī citi uzņēmumi gūst popularitāti, un tāpat laikā arī pats Evo Sim Game gūst popularitāti. Pievilina jauns klientus, jauni klienti vai daudz klienti, lielāka peļņa, lielāka ienākuma uzņēmumam, un uzņēmums ar daļu no tā ir gatavs padalīties arī ar pašiem spēlētājiem. Un lai nebūtu tikai tāda runāšana vai tikai teorija, es jums piedāvāju kopā ieiet šajā spēlē un paskatīties, kā tas darbojās. Ja? Tiem, kam ir, ceru, ka jums ir Telegrams, jo īstenībā, ja jums nav Telegrama, tad varbūt jums būs prasīs lejupielādēt, bet jums šis QR kods aizvedīs uz Telegram spēli, uz šo te Evo Sim Game. Ja, paiešu maliņā. Evo Sim Game viņš aizvedīs, un tad viņam tur būs pāris lietas, jo principā visam tāda kriptovalūtas aktīva darbība notiek, principā tādās, ir lielās platformās, kas ir X, jeb šis te X Twitters, un otra lielākā, man liekas, viena no lielākām ir Discords, protams, un arī Telegrams, kur tiek pulcēti ļoti daudz šie kriptovalūtas cienītāji, un arī visas šīs top spēles iet caur Telegramu. Sanāca vai nesanāca? Ir redzu, ka krāt ar galvu, tad ir sanācis. Ja? Un šīs spēles būtība, jūs varat paņemt telefonu, pamēģināt patapot uz tā tornīšu, jums tur punkti sāks skaitīties. Jeb tā ir tā nauda, ko jūs dabūjat, un par to naudu pie moduls jūs varat nopirkt visāds papildus, tur antenas, papildus iekārtas, papildus pastiprinātājs. Tādā veidā jūs būstojat savu profit per hour, jeb šis te profits, jeb ienākumi stundā augšā labajā stūrī ir tāds rādītājs profit per hour. Ja, un tādā veidā jūs būstojat šo te savu rādītāju. Un tad tur vēl ir sadaļas, kur ir towers, kur jūs varat nopirkt torņus. Viņi maksā, tur var viņus nopirkt kriptovalūtu saucās TON. Ja, un tādā veidā jūs varat būstot savu līmeni, un kaut kādā brīdī uzņēmums, kā jau minēju, ir gatavs padalīties ar savu peļņu. Bet tas nenotiek tā kā apzināti. Mēs nezinām nekad, vai uzņēmums vispār kaut ko iedod, vai var uzņēmums kaut kādā brīdī. Viņš neteiks kādu konkrētu. Pienāks laiks, uzņēmums pasaka, 30. martā vai 30. aprīlī jums visiem spēlētājiem ir airdrops. Bet šeit varbūt vairāk runājot nevis kā no spēlētāja puses, bet vairāk runājot kā no biznesa puses, kad piesaistīt klientus, piesaistīt sadarbības partnerus, jo jūs ieiesiet arī sadaļā tāski. Tur ir vairāki arī sadarbības partneri, kas jau ir noslēguši vienošanos, lai izpildītu viņus uzdevumus. Viņam ir kaut kas jāizdara. Jāiet iekšā viņu mājaslapā, jāiet iekšā viņu Twitter kontā, jāiet iekšā, piemēram, jāpiereģistrējās kaut kādā biržā un tā tālāk. Tādā veidā, sadarbojoties ar šādām spēlēm, ja, jūs varat veicināt savu uzņēmuma atpazīstamību un arī to, kad apmeklētību. Un, ja ir kaut kādi šie te piedāvājumi, protams, atkal, tā kā mēs kaut ko redzam ar acīm, tad, protams, pirmais, kas man iešos uz prātā, es iešu arī tur uzreiz ņemšu to, jo es zinu, ka tur tas piedāvā to un to. Lūk, tas par top spēlēm īstumā viss. Tad apskatījām NFT, jeb non-fungible token, kas ir šī digitālā māksla, kur ir neaizvietojama un neviltojama, tā varētu teikt, un top spēles. Mums tad priekšā vēl paliek divas lietas, un nākošā lieta, par ko mēs runāsim, būs tad Real World Asset, jeb saīsinājumā ir RVI. Un kas tad ir Real World Asset? Tas tad attiecās uz fiziskiem vai tradicionāliem aktīviem, kas pastāv reālajā pasaulē, bet viņi tiek tokenizēti, tā varētu teikt, jeb pārvēsti digitālā formā. Ja? Tad tokenizēti izmantojot blockchain palīdzību. Ja, un kas tad var būt RVA, jeb Real World Asset? Ja?
Real world asset var būt nekustamais īpašums. Tad māja, biroji, office telpas, jebkāds nekustamais īpašums var tikt tokenizēts un dots klientiem. Mākslas darbs, jebkāds mākslas darbs vai skulptūra arī var būt real world asset. Dārgmetāli, zelts, sudrabs, platīns, vienalga kāds metāls, arī var tikt tokenizēts un var būt real world asset. Preces, eļļa, degviela, rīsi, kafija, jebkas, kāda prece var tikt tokenizēta. Un, protams, finanšu instrumenti, kaut kāda akcijas, piemēram, obligācijas un tā tālāk. Un visu šo var tokenizēt, visu šo var pārvērst kā real world asset, un šis pasaulē kļūst aizvien populārāks. Atkal varbūt ne Latvijas mērogā nav īsti varbūt šobrīd kā piemērs nosaukt kādu uzņēmumu, bet pasaulē tas ir, tiešām, ja jūs pagooglēsiet, paskatīsieties Googlē, jūs redzēsiet, cik ļoti lielu plašu popularitāti izpelnījies real world asset. Un arī, ja mēs runājam varbūt šeit mazliet par kriptovalūtu, tad kriptovalūta arī sadalās tie saucamie narratīvi, un viens no populārākiem arī narratīviem arī ir real world asset, kas ieņem tādu plašu atpazīstamību. Tad priekšrocības, ko tad dod real world asset, pirmais tad tā ir pieejamība un to, ka šis te aktīvs ir pieejams plašākam lokam. Un kā piemēram, es atrodoties Latvijā, es, piemēram, Antarktīdā nopērku 1% vai 2% kaut kādu zemes gabalu. Man tas ir pieder, tas ir ierakstīts blokķēdē, to, ka tas ir mans īpašums, un, piemēram, tādā veidā ar manīm, īpašnieks, padalās ar īres maksu, piemēram. Tādā veidā es varu pelnīt, un tādā veidā, kā uzņēmums, es varu padarīt šo te savu aktīvu plaši pieejamu visiem, vai arī man ir, piemēram, stāvvieta, es varu viņu tā kā tirgot pa daļām un tādā veidā tokenizēt un dot kaut kādas daļas visādiem īpašniekiem. Piemēram, Turcijā cilvēkam viņš arī grib izmantot, kā būt kā daļa mans partneris. Nākošā lieta, blockchain tehnoloģija nodrošina augstu drošību, jo, kā jau es sākumā minēju, ja mēs skatāmies uz blockchainu, tad ieraksts, kas notiek blockķēdē, viņu nevar izmainīt. Viņš, kā ir notikusi transakcija, viņu var apskatīties vēsturi un viņu izmainīt nevar. Tas nav iespējams. Pēdējā lieta, tātad šī caurredzamība. Visas darbības, ko jūs darat blockķēdē, jūs varat pārskatīt un redzēt. Un īstenībā jebkurš var redzēt, kas notiek un ko dara. Ir adreses, kurā varat ieiet, iekopēt iekšā MAC adresi, jūs, piemēram, redzat visu pilnībā un jebkuru cilvēku. Piemēram, jautājums arī jums. Piemēram, ja mēs varam apskatīties, ko, piemēram, bankā savā, ko, piemēram, ASV valdība kaut ko dara, kaut kāds transakcijas veids, mēs to nevaram izdarīt. Bet, ja mēs runājam par blockķēdi, tad caurskatāmība ir pilnībā visa. Mēs varam iet apskatīties, piemēram, kādus aktīvus, piemēram, tur ASV valdība šobrīd. Ko viņi pārdod šobrīd, ko viņi sūta, ko viņi saņem šobrīd. Mēs varam redzēt, no kurienes uz kurieni viņi to dara. Protams, mēs nezināsim galā cilvēkam vārdu uzvārdu, kam viņš to sūtīja, bet mēs redzam, uz kurien tas viss ceļo. Tālūk, tas par vēl real world asset, tad te būs daži piemēri, kur pasaulē uzņēmumi jau izmanto šo. Kā piemērs, tad REIT, tad šis uzņēmums tokenizē nekustamo īpašumus ASV, ļaujot ieguldītājiem iegādāties daļu no īpašumiem un saņemt ienākumus no īres. Tādā veidā viņi ir varbūt kā partners, viņš arī nopērk daļu to 1%, 5%, 10%. Tādā veidā viņi ļauj plašākai publikai pieejam šo te aktīvu tirdzniecību. Tālāk ir vēl viens uzņēmums, kas tokenizē mākslas darbus, arī ļaujot ieguldītājiem iegādāties daļu no vērtīgiem šiem te mākslas darbiem. Tad mums ir Paxo uzņēmums. Šis uzņēmums piedāvā tokenizēt zeltu, tad jeb uz blockķēdes, un arī šeit par zeltu runājot, iedomājieties, zelta stieņus, ja jūs gribat ļoti daudz zelta turēt, viņi grūti pārvietojami, viņi ir smagi, un
Un ja mēs gribam, piemēram, lidot vai pārcelties varbūt uz citu valsti un paņemt līdzi zeltu, diezgan grūti. Tas ir jāreģistrē bagāža, vispārējais. Tā, ja jums ir tokenizēts zelts, jeb uz blokķēdes, jeb digitālais aktīvs, jūs hops telefonā, jums kabatā ir telefons, jūs mierīgi varat turp, šurp ceļot un nav nekādas problēmas. Un tad ir Zero, tad T0, un šis uzņēmums tokenizē tradicionālos finanšu instrumentus, kā piemēram tur akcijas, obligācijas, un ļaujot tad pārdot un iegādāties tieši uz blokķēdes, ja? Tad uz blokķēdes, un tas atvieglo gan paša uzņēmuma un biznesa veiktspēju darbību, un nav varbūt arī, piemēram, kaut kā zeltu, nav jātur kaut kāda papildus noliktava, lai turētu zeltu. Nākošā lieta tad par šo RVA mēs tad finišējam, tad īsumā, kas ir RVA un tad real world asset, tad reāli aktīvi, kas pastāv ikdienas vidē, bet viņi tiek tokenizēti un attiecīgi pārvesti tad digitālajā tokenā un uz blokķēdes. Pēdējā tēma, tad mums būs maksājumi ar stablecoiniem. Un kas tad ir stablecoini? Tad stablecoini, tad pirmā lieta ir kļuvuši ļoti populāri. Atkal varbūt ne Latvijas mērogā, bet tādā pasaules mērogā tie ir kļuvuši ļoti populāri maksāt ar stablecoiniem. Tāpatās ar stablecoiniem var veikt transakciju ļoti ātri, bez kaut kādām, starpgadījumiem principā, un arī bez tā, kad ir kaut kāds lielas komisijas maksas. Tāpatās stablecoini, ja mēs skatāmies, kas ir Latvijas būtu stabilā monēta, viņi ir pielīdzināmi 1:1 pret ASV dolāru. Tas nav kā, piemēram, kriptovalūta bitcoins vai ethereums, kas vienā dienā var būt plus 10%, otrā dienā var minus 20% nokrist, bet viņš ir 1:1 pret ASV dolāru. Un tādas populārākās stabilās monētas, jeb stablecoini, ir divas, ir USDT kriptovidē un ir USDC. Abas divas ir principā līdzīgas, viena varbūt vairāk tiek regulēta un vairāk patīk varbūt Eiropas valstīm, ja, kā piemēram USDC. USDT atkal netik ļoti patīk Eiropas valstīm saistībā ar visādām regulām un visādām citām lietām, bet viņas abas divas tieši kriptovidē un kā stablecoin maksājumi, viņas ir vispopulārākās. Stabilās monētas ir ļoti daudz, ja? Nepateikšu atkal skaitu, cik viņas tur 100 vai 10, cik viņas tur ir, bet viņas ir daudz. Ja? Un tam pašam varbūt zina tādu uzņēmumu PayPal. PayPalam arī savu stabilā monēta ir, un arī visāds citas lielās uzņēmumu vai instances izlaiž savu stabilās monētas. Ja? Kā piemērs arī tieši vakardien Trumpam ir organizācija World Liberty Finance, ja? Arī viņi paziņojuši par savu USDT izlaišanu, viņam sauksies USDT1, un arī viņi par savu stabilo monētas izlaišanu paziņojuši ir. Tā kā daudziem uzņēmumiem un daudzām organizācijām ir šī stabilā monēta. Šīs te priekšrocības, tātad ātrums, principā dažas sekundes, dažas minūtes aizņem laika, lai pārskaitītu naudu un viss. Ja, principā ļoti ātri. Ja. Jūs reiz teiksiet, Latvijai arī ātri ir, piemēram, aizskaitīt. Jā, piekritīšu, Latvijas iekšienē ļoti ātri. Es varu aizskaitīt draugam, aizskaitīt biznesa partnerim, tas notiks ātri. Ja man jāveic, piemēram, ir starptautiskais maksājums, principā, pēc tāda regulējuma kaut kāda 1-2 dienas. Ja? Tā ir tā atšķirība. Tālāk, zemas maksas, jeb šīs fee maksas, ja? Fee, jeb komisijas maksas zemes. Kāpēc rakstīts ar izņēmumiem? Jo arī kriptovalūtā tad attiecīgi ir dažādi saucamie tīkli, kādos tīklos tiek pārsūtīta kriptovalūta. Un ir daži tīkli, kas ir ļoti lēti, ir atsevišķi tīkli, kas ir dārgi, piemēram, fee maksās. Ja? Un, zinu, varbūt tas jums atmiņā nepaliks, bet pirms tāds, no ko vajadzētu izvairīties, ja jums ir tāda iespēja izvairīties no ERC20 network, ir tāds tīkls ERC20, un tas ir Ethereum tīkls, un Ethereum tīkls principā ir viens no dārgākajiem tīkliem, ja, ar kurā pārskatīt. Tāpēc ir ar izņēmumiem, bet lielākā daļā, skaitot šos te stables vai maksājot ar stablecoiniem, jums ir iespējas izvēlēties, kādā tīklā pārskaitīt un kādā skaitīt. Nākošā tā ir stabilitāte. Kā jau minēju, USDT ir piesaistīts ASV dolāram un viņš ir 1:1 pret ASV dolāru.
viņam nebūs tā lielā volatilitāte tirgu, kā piemēram Bitcoinam vai Ethereumam, kas kritīs tur lejā pa 10-20%, un tur vienā dienā, nezinu, kontā ir, pieņemsim, 1000 eiro, otrā dienā ir, nezinu, 50 eiro. Šeit visu laiku 1:1 pret ASV dolāru. Neliels tur 0,0% svārstības ir, bet tas ir normāli, jo ASV dolārs bija mazliet tāpatās staigā. Tālāk, starptautiskā darbība. Ja, tad starptautiskā darbība, es atrodoties Latvijā, varu aizskaitīt kaut vai 500 000 savam biznesa partnerim, piemēram, Antarktīdā. Un nav svarīgi, un tas notiek ātri, notiek sekundžu, minūšu jautājums, un es esmu izdarījis to visu. Ja. Un pieejamība. Tas, ka viss, kas jums ir vajadzīgs, principā ir telefons un internets, lai to izdarītu. Ja. Internets, kā mēs zinām, lielākajā daļā, internets, mēs visi internetu izmantojam. Internets mūsdienās bez interneta, manuprāt, praktiski gandrīz nekas nenotiek. Ja? Un, ja ir pieejams internets, tu vari veikt šos te maksājumus. Izmantošanas piemēri pasaulē. Ja? Tad, piemēram, daudz uzņēmumu izmanto stablecoin maksājumus, lai nosūtītu naudu citām valstīm, izvairoties no šīm augstām banku maksām un apstrādes laikiem. Ja? Mēs zinām, ka bankā nav tik vienkārši tur aizsūtīt piemēram, 500 000 eiro. Ja? Jo tas ir, pirmkārt, par to tur ir apstrādes maksas potenciāli, tur ir jāiesniedz visā dokumentācija, kam tu skaiti, kāpēc tu skaiti, kur tā nauda ir bijusi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tas jums dod ko? Tas jums dod laiku. Mēs piekritīsiet un to, ka lielākais vai labākais vai nav vērtīgākā aktīva mūsdienās kā laiks. Laiks tas ir vērtīgākais aktīvs, kas mums ir. Un jā, tur aizņems kaut kādu varbūt dienas, divas, bet tas mums ir jāgaida. Kāpēc mums gaidīt, ja mēs savā uzņēmumā varam ieviest stablecoin maksājumus un izdarīt to uzreiz un iegūt to svarīgāko aktīvu laiku. Ja, un ar to, ja tā var žargonā izteikties, nečakarēties ilgi un nezinu, dienām vai stundām kaut ko darīt un pildīt. Tāpat tās e-komercijas platformas pasaulē izmanto opciju, ka klienti var samaksāt ar stablecoiniem. Un kā tas principā notiek? Principā tas notiek tā, ka tad, kad maksājat, tur ir tad adrese rādās, un to adrese arī parādās QR kodu veidā. Mēs to QR kodu noskanējam, un mēs ar to varam samaksāt. Un viss. Un jums vienkārši noņem no jūsu maka nost šo stablecoinu. Ja? Piemēram, maksā prece $50, mēs, piemēram, iegādājamies, nezinu, tur Amazonē kādu tumbiņu, iegādājamies mikrofonu, iegādājamies kaut kādu citu lietu, un tādā veidā var veicināt. Un stablecoin, es domāju, arī Latvijā mēs drīzumā par to redzēsim, dzirdēsim, potenciāli jau kāds uzņēmums pie tā strādā, lai varētu Latvijā maksāt ar stabliem. Un arī vēl viena lieta, kas ir stablecoiniem, ir īpaši arī uzņēmumiem, piemēram, tie, kas braukā apkārt varbūt uz pasaules valstīm. Un, piemēram, es nezinu, uz Turciju braucot, nav vajadzīga tur Turcijas lira. Mums ir jādomā, jāapmaina Turcijas lira un tad jāmaksā. Ar stabliem, principā, viss ir vienkārši. Jums nav nekāds šīs te vēl jāmaksā par to, ka jūs apmainat valūtu. Jūs vienkārši noskanējat, samaksājat un aiziet. Un viss. Un jums nav jādomā, uz kuru valsti jūs lidojat vai braucat un ar kādu naudu jums būs jāmaksā. Jūs to varat izdarīt kaut vai Āfrikas tirgu. Ja? Āfrikas tirgu vai nezinu, vienalga, kurā citā valstī vienkārši samaksāt ar stabliem. Lūk, īsumā par šīm 4 tēmām, jo blokķēde un blockchain tehnoloģija kā tāda, viņu nevar izstāstīt 30-40 minūtēs, jo tā ir vesela zinātne apakšā. Un tāpēc es jums gribēju teikt paldies, te mazliet ir krāsas pamainījušas, bet es jums gribēju teikt paldies par šīm 40 minūtēm. Ceru, ka daļu vismaz no tā sapratāt, jo noteikti daļai tas bija kaut kāda jauna pasaule, un daļa vispār nesaprat, par ko iet vispār runa, bet ko es gribu uzsvērt? Es gribu uzsvērt to, ka blockchain tehnoloģija attīstās, kļūst aizvien populārāka, viņa tiek visur integrēta, un, kas zina, varbūt pēc 10-20 gadiem mēs varbūt arī iesim, nezinu, balsosim, vēlēsim caur blokķēdi. Jo, kā jau minēju,
šis ieraksts ir neviltojams, viņu nevar izmainīt un viņu var visu atsekot līdzi. Un tad 4 populārākās vai 4 veidi, nevis populārākie, bet 4 veidi, par ko tad mēs šodien runājām. Tad pirmā lieta NFT, tad non-fungible token, jeb šī digitālā māksla. Tad kā Latvijā uzņēmums izmanto, Air Baltics izmanto, tad ir top spēles, kur piesaista lielu auditoriju un miljoniem auditoriju, kur var uzņēmums arī sadarbības partneris ielikt iekšā tādā veidā, vedot cilvēkus uz savām mājaslapām, lai viņi izdara kaut kādas darbības, piesako sociāliem tīkliem, nopērk kādu produktu. Tad mēs runājam par real world asset, kur uzņēmums var tokenizēt savus aktīvus, tādā veidā padarot to lielākai auditorijai pieejamu un nopirkt ļoti vienkārši, bez kaut kādām lietām, ka man kaut kur jālido, jābrauc ir. Pēdējā lieta tad bija stablecoin maksājumi, kas jums palīdz uzņēmumiem ieviest vēl vienu veidu, kā maksāt, piemēram, kā klientam samaksāt. Ja? Nedomājiet varbūt par to, ka viņš ir atbraucis uz Turciju vai viņš ir no Turcijas atbraucis uz Latviju un tādā veidā. Tā kā paldies jums, ceru, ka bija vērtīgi un tad jau tiekamies varbūt sociālajā vidē. Paldies jums!